Kā pievienot galerijas iekš Vinetime. Tad pirmais solis ir sagatavot bildes. Bildes nevar būt lielas. Tas var bremzēt mobilajās ierīcēs mājaslapas darbību. Ja, piemēram, mums ir mapītē bilde, kur pārsniedz 1,25 megabaiti, tas ir daudz pa daudz, jā, ir jābūt līdz 100 KB. Šeit ir 109, tas arī ir principā pa daudz. Tad pirmais solis būtu saspiest šīs bildes līdz 100 KB. To var darīt tādā veidā, ka atvērt ar parastu Microsoft Office Picture Manageru un var saspiest vienu bildi, bet var uzreiz viss. Tad šeit ir jāuzspiež, tad parādās visa mapīte. Un tad visas bildes ir jāizceļ. Es spiežu Ctrl A vai vienkārši var vairākas bildes ar pels kursoru izcelt. Edit, Compress Pictures, Documents, un redzam, ka no 2,39 pēc saspiešanas būs 665 OK, un nākamais solis ir saglabāt. Šādā pašā veidā ir jādara arī quiz games slaidiem, jā, tad sākotnēji tie ir PowerPoint, pirmais solis ir konvertēt uz JPG, tad šīs bildes ir jāsaspiež, tālāk tās var pārdēvēt. Vinetime. Tiek saglabāta arī secība, un saglabāta. Tagad šīs bildes ir saspiestas. Nākamais solis ir ielādētās mājaslapā, bet pirms mēs ielādējam šīs bildes mājaslapā, es gribētu pateikt, ka es galerijas neieteiktu veidot iekš mājaslapas, jo mājaslapas uzturvietas limits dotajā brīdī ir 5 GB, iztērēts ir mazāk kā 1 GB, tad ir pāri paliek vēl kādi 4 GB, tas nozīmē, ka vairākus tūkstošus bildes var vēl ielādēt, var, protams, arī vairāk, bet tad mainās uzturēšanas tarifs, tad pēc 5 GB būs jāmaksā vairāk par uzturēšanu, tāpēc mans ieteikums tomēr šīs bildes galerijas lādēt Facebookā, veidot atsevišķas mapes, galerijas mapes, kur tad tā arī saucās galerija Oktobris, galerija Novembris, un mājaslapā varbūt kaut kur šeit izvietot saiti uz šīm te galerijām, kas atrodas Facebookā. Un tad tas būtu tā kā bez maksas. Tad nākamais solis mums ir jāautorizējas. Un šeit ir tāds Revolution sliders. Spiežam uz Revolution slideru, tad mēs redzam jau iepriekš ielādētos slaidus, un ir Create New Slider. Tad sliderim ir jābūt nosaukumam. Tad ir jābūt adresē, kura ir bez atstarpēm. Tad es ielikšu te kaut kādu domzīmīti pa vidu. Un tālāk, ko mēs te redzam? Mēs redzam izmēru, kāds varētu būt galerijas. Tātad šis ir horizontālais izmērs, šis ir vertikālais. Mēs varam te, pieņemsim, uzlikt 800 reiz 600. To tur var mainīt, skatīties. Un tad, kas šeit ir labajā pusē, te var paceļot, te ir dažādi iestādījumi, vajag ēnu vai nevajag ēnu. Cik ātri nomainīsies, vai būs šis navigācija, navigation, vai būs bultiņas, vai tur vienkārši apakšā parādīsies. Tad te var paeksperimentēt, tas ir ielāde, kā notiks. Tad, principā, te neko salauzt nevar droši eksperimentēt. Kā mobilajās iekārtās, vai var pa labi varēs ar pirkstu bīdīt šīs bildes vai kaut kā tālāk. Un tā tālāk. Īstenībā par šo Revolution slideri var daudz atrast informāciju YouTube, un var veidot interesants visādus slaidus. Create slide. Tad mums ir radīts sliders, viņš parasti atrodas pašā apakšā. Galerija tests, jā. Un tad ir edit slide. Pirmais mēs viņu radījām, un tad ir edit slide. Pagaidām nav neviena slaida. New slide. Un augšu plādējam vajadzīgās bildes no noteiktās mapītes. Mūsu gadījumā ir sagatavots 3 bildes. Tad es tās izceļu visas. Un atvērt. Viss ielādēsies automātiski. Tad uzreiz visu mapi var ielādēt. Tas ir ērti. Nevajag lādēt pa katru bildi pa vienam.
Nu, ja gribās, te var pielikt kaut kādus aprakstus, bet šī gadījumā tas nav obligāti. Un insert. Tad mums ir radīts 3 slaidu bildes. Bildes var mainīt vietām, vienkārši pieturot kreiso peles pogu šeit. Nu, un principā mums ir radīts slaiders. Parādīšu vēlreiz apakšā. Slaiderim ir tā saucamais shortcode, to var nokopēt un ielikt jebkurā lapā. Kā tekstu, un automātiski slaiders rādīsies. Vispirms nokopēšu šo te, un tad aiziesim uz jūsu, nu vai radīsim kaut kādu jaunu lapu. Jauna lapa. Un tad te ir varianti. Pirmais variants. Nosauksim. Pirmais variants šo shortcode šitā vienkārši iekopēt. Šādi parasti kopēju šos slaidus, quiz game slaidus, apskatīt lapu. Un lūk, šeit jau ir šis slaids. Un viņi mainīsies automātiski, principā. Bet nu arī to mainīšanās laiku, visu to var iestādījumos ielikt, mainīties, nemainīties, rediģēt lapu. Un vēl viens variants ir šeit labajā pusē norādīt, kad ir revolution sliders, un norādīt, kuram sliderim ir jārādās. Tātad no saraksta izvēlamies atjaunināt. Kas tad ir izmainījies? Šis sliders ir kļuvis kā galvenais, ja teiksim sākuma lapā. Galvenais sliders ir šis. Un šis galvenais sliders rādās, teiksim, arī citās lapās. Ja mēs viņu ieliktu, tad šajā gadījumā šis mums tagad ir galvenais sliders. Lūk, šādā te veidā. Tad jebkurā lapā jūs vai nu varat ielikt kodu, tam quiz game'iem es liku kodu iekšā, vai nu šeit page slider izvēlēties no radītā. Tas arī viss, ja kaut kas, nu, droši jautājiet, atbildēšu.